starptautiskā līmenī, un viņa arī Latvijā tiek dēvēta kā cilvēks, kas ārkārtīgi labi palīdz sakārtot procesus, un vienlaikus arī palīdz vadītājiem iznest to procesu līdz galam. Dāmas un kungi, Linda Liepiņa. Es to dziesmiņu gaidu. Gaidu to dziesmiņu, vai ne? Bez dziesmiņas jau nevar uznākt. Labdien! Tātad ir vairākas tēmas, par kurām parasti saka lektoriem neteikt. Pirmā ir neteikt par to, ka laiks ir nozagts, bet Anna par laimi to jau pateica. Nav nozagts, tad viss ir kārtībā. Otrā saka, ka otrā tēma, par kuru nevajadzētu runāt, bet lielākā daļa pasaka, es esmu pēdējais pirms pusdienām. Ja? Tā kā, tieši tas gabaliņš vēl ir palicis man parunāt, jums uzdot jautājumus un pēc tam kopīgi iet atpūtas pauzējiem. Tad vēl ir tās tēmas, vai ne, par kurām nesakam, nav labi runāt pēdējiem pirms pusdienām vai pirmajiem pēc pusdienām un tam līdzīgi. Tā kā, bet dzīve ir dzīve un dzīvē notiek daudz un dažādas lietas un patiesībā ļoti bieži dzīve mums izskatās pēc tāda labirinta. Un šis ir tāds senos laikos labirints, ja? Un tāds atapības jautājums kādam no zāles, man gan nav Lego ko uzdāvināt, kurā laikā tādas labirintiņas sākat zīmēt vai audzēt? Tā apmēram. Kā lūdzu? Jā, tur kaut kur pirmie vispār skaitās jau kaut kādos 5 gadsimtus atpakaļ stabili, vai ne? Tur tā. Tajā laikā tādu skaistu labirinti, kam viņi bija domāti? Izklaidējis. Francijai, jā, Versaļi ir viena no pirmajām vietām, vai ne? Hamptona laikam bija ātrāk, vai ne? Bet tādā izklaidēja, vai ne? Un viņi tur, viņi nosauca skaitā angļu vārdā, kas ir maze. Ļoti līdzīgs tam, kas ir amazing un maze un tam līdzīgi. Bet tad, ja paskatās, ko tas vārds vispār nozīmē, ja, tad tas vārds varētu nozīmēt arī dilērijas, kas varētu būt gan murgi, gan ārprāta lēkmes, gan liels satraukums. Un tas tad cilvēkiem saistās ar labirintu vairāk mūsdienās, vai ne? Mazliet no izklaides, bet ļoti daudz visādu citu emociju un sajūtu. Šis skaistais labirints varbūt ir mainījies, ja, un tagad mums ir pienācis cits labirintu laikmets, ka viss kustās, ka mēs visi dzīvojam matricās, ka mums tur ir procesi, plūsmas, notikumi, ārēji ietekmētāji, iekšēji ietekmētāji. Un tad es domāju, ka tas tulkojums tam meizam varētu būt, ka ir jau precīzāks. Ja. Tā jau mums sanāk, ka reizēm mums ir nevaldāms satraukums tajā, ko mēs darām. Ja. Reizēm, ja mēs neievērojam to labbūtības inteliģenci, iespējams, ka mēs nonākam arī līdz kaut kādām ārprāta lēkmēm. Ja? Pilnīgi noteikti tas, kur mēs negribētu būt. Toties, vienmēr, ja mēs jūtamies kaut kur apmaldījušies, kas ir tas, kas mums palīdz atrast izeju? Norādes, ja? Tieši tā ir kopš, vēl viena norāde būs par to, kas tad ir lielākais pasaules izaicinājums 2025, ko jūs teiktu, kas ir lielākais izaicinājums šogad? Te ir mākslīgais intelekts, tur tajā pusē. Ja, tieši tā arī ir, patiesībā ir tā, ka spēja pielāgoties tehnoloģijām, spēja pielāgoties jaunām tehnoloģijām, mākslīgam intelektam un visam pārējiem ir tas, kas ir vadītāja lielākais izaicinājums. Tas, kas ir ģeopolitiskais, tas, kas ir inflācija, tas viss jau ir bijis. Mēs jau visi zinām, ko darīt ar šo, kas šogad ir kritis virsū. Neviens īsti nezin, ko darīt. Arī no procesu viedokļa mēs nopērkam, investējam, dabonam ļoti dārgas lietas, kurām ir jāstrādā, bet tad izrādās, ka viņas īsti nestrādā un nedod to, ko mēs gribam. Un tas pamat iemesls, kāpēc tas nedod to, ko mēs gribam, ir tas, ka tie procesi, kas mums šobrīd ir, nav gatavi tam jaunajam. Un senos laikos Anna ierakstīja vēl pirms gadiem, laikam 5, ierakstīja maziņu, kā jau Anna parasti dara, tieks ir bijuši kursos, es tur kaut ko runāju, viņi ieraksta teikumu un no tā teikuma paņem mazu gabaliņu un mazais gabaliņš skan, nevajag digitalizēt procesus. Jā, es tā teicu, bet pirms tam vēl bija viens cits teikuma daļa, kurā es teicu, nevajag digitalizēt sodīgus procesus. Ja? Ja jums ir sarežģīts, ja jums ir nesakārtots process šobrīd, tad pieņemot lēmumu, mēs viņu digitalizēsim un viss uzreiz būs kārtībā. Un tas tā nenotiek. Ja?
tajā brīdī tas notiek tā, ka mēs vai nu ļoti ilgi meklējam to risinājumu, vai nu ļoti daudz sāls pudu apēdam, kamēr atrodam to, ko mums vajag. Līdz ar to tas mans ieteikums uz šī slaida varētu būt, pirms mēs gribam kaut ko digitalizēt, pārskatam to procesu, paskatāmies, kas tur šobrīd notiek, izdomājam to, kas mums būtu vajadzīgs. Ja? Jo, ja mēs esam apmaldījušies, jau kaut kur kopš Babilonijas laikiem cilvēki lieto māla kartes, ir vajadzīga karte. Ja, mazliet sanāk, vai ne, no šī gada 1000 sākuma lieto Ķīnā jau kompasus, ir vajadzīgs kompasus. Mēs gribam zināt, kā no šī tikt ārā. Līdz ar to attapības jautājums jums visiem, kā šodien no rīta braucot uz šejieni, cik daudz no jums ieslēdz jebkādu navigācijas ierīci? Rokas augšā. Paldies. Cik daudz no jums tiešām nezināja, kur atrodas Akrapola? Ja, laikam neredzu. Vienu roku redzu, ja, kaut kur augšā. Tātad lielākā daļa no jums, braucot uz šejieni, ieslēdza karti. Kāds bija tas iemesls, kāpēc jūs viņu ieslēdzāt? Lai policija. Laiks, ja. Mēs gribam zināt to reāla laika situāciju. Un priekš tā mēs lietojam karti. Kaut ko līdzīgu, jau šobrīd pēc izmēra apmēram tāds pats kā tajos Babilonijas laikos uz māla zīmēm. Ja. Tad, kad mēs kaut kur braucam, mums ir svarīgs laiks, mums ir svarīgs ātrums, mums ir svarīgi redzēt, kas notiek. Mēs izmantojam karti ikdienā. Otra lieta, ko mēs noteikti varam redzēt, Anna teica, policija, es teiktu drošības un dažādas riska samazināšanas elementus, arī tas, ko mēs varam redzēt kartē. Tiklīdz mēs aizējam uz uzņēmumu un sakam, parādiet jūsu procesu kartas, viņi vēl kārā to 80. gadu Atlantu, vai ne? Reku, te mums ir kopotie raksti, ko mēs uztaisījām pirms daudziem gadiem, neviens viņus nelieto. Tāpēc man tagad jums ir vēl viens tāds uzdevums, jums būs jāsagatavo jūsu rādītāju pirksts. Anna šo filmēs, ja tā kā jums roku būs vajadzīgs vicināt tūlīt. Jums parādīsies īpaši sarežģīts uzdevums, un mēs gribam, lai jūs ar pirkstu izvelkat un atrodat eju no centra augšā līdz vidum, un pirmais, kurš gatavs, tas vienkārši tad beidz rādīt roku, vienkārši paceļ roku. Skatāmies, cik ātri mēs varam kustēties, ja mums nav kartes. Viens jau ir, divi jau ir. Ir, jā, re. Ir kāds pavisam apmaldījies. Tur bija kaut kur dāmas pirmās. Kurš bija pirmais? Tā ir laime būt pirmajā. Vai šobrīd jau visi ir atraduši to ceļu līdz centram? Vai kāds vēl kaut kur maldās? Vai jums to būtu vieglāk izdarīt, ja būtu šāda bilde? Ja? Tas ir tieši tas, ko mēs gribam panākt, kartējot procesus. Ja? Tāpēc man tika dots šis uzdevums par labirintu runājot, iesaistīt procesus. Tad šis ir viens no mīļākajiem slaidiem, gandrīz jebkurās mācībās, kur mēs runājam par procesiem. Tas ir tieši tik vienkārši. Mēs sazīmējam tās līnijas, saliekam tos cilvēkus, kas procesā piedalās, saliekam tos soļus, kas procesā notiek, un uzreiz šajā mirklī notiek burvju kociņš. Mārketingam vai kaut kam nebija burvju kociņi, ja? Šeit burvju kociņš notiek, jo tiklīdz jūs šo esat uzzīmējuši pēc tā, kas reāli notiek uzņēmumā, nevis pēc tā, kas ir kopotajos rakstos 2. sējumā, bet pēc tā, kas reāli notiek, tiklīdz tas ir, parādās jautājumiņi. Kas tas tāds? Kāpēc mēs to darām? Kāpēc mēs to darām divreiz šajā procesā? Kāpēc mēs staigājam uz augšu, uz leju? Ja? Tur var darīt vēl daudzas lietas, un uz šīs kartes ir ļoti daudz burvju lietiņu, kas notiek. Bet katrā ziņā viena no lietām ir tas, ka mums uzrodās jautājumi. Jautājumi par to, kas tad šeit notiek. Jautājumi, kurus patiesībā var tālāk sākt risināt. Par kuriem var taisīt koprades sapulci, ja? Tikšanos, kurā mēs atzīmies, vai tas mums ir svarīgi vai nav svarīgi. Ja? Ko mēs ar to darām, atstājam, neatstājam, dzēšam ārā, mainam pret kaut ko citu. Un tā, ka šis ir skaidrs, sataisīts bijušais process, jaunais process, tāds, kādu mēs gribam, tad ir īstais laiks sākt kaut ko digitalizēt. Vēl pāris lietas par, man te tāda skaista filmiņa.
Viņš neko nerunā, mani centieni ar mākslīgo intelektu taisīt multenes, ja? Šī nostrādāja. Te par to tuvredzību un miglu parunājiet. Redzējāt, tas mans galvenais varonis filmiņā, viņam bija tikai lapiņa rokās. Viņš skatījās tikai uz lapiņu, to, ka viņam apkārt ir viss smešs. Īsti uz to nepaskatījās, ja? Reku lapiņa, es esmu pastaigājies, es eju prom. Nu tad tā pamatlieta, kas šeit būtu jāsaprot, ja mēs agrāk, senos laikos skatījāmies uz procesu tādu sistemātiskumu, tas mums dod. Mēs darām vienu un to pašu lietu, mēs viņu varam atkārtot, tas mums nodrošina kvalitāti un tā tālāk. Tas ir labi, bet ar to mūsdienās vairs nepietiek. Tā pasaule ir tik mainīga, tik dinamiska, viss kustās, ja tas high-tech labirints, kas mums riņķī apkārt ir. Tāpēc mums vajadzētu mainīt pieeju, skatīties uz procesiem no sistēmiska viedokļa. Un šeit varētu vilkt kopā arī ar Sniedzītes teikto, nu tak parunājiet ar to savu mārketingu vadītāju. Noskaidrojiet, kā viņš jums var palīdzēt. Pasakiet, ko jūs gribat, lai viņš jums palīdz. Ja? Tā starpfunkcionālā pieeja un skatoties uz procesiem ļoti daudz, kur skatīties uz viņiem starpfunkcionāli no viena gala līdz otram. Jo, ja mēs tikai vienu daļiņu mēģinam optimizēt, tas pēc tam var radīt mums tāds lielāks process, kaut kur problēmas, kaut kur procesos kopumā. Tad mums ir, to tad mūsdienās sauc par tādu biznesa tuvredzību, ja mēs skatāmies uz vienu mazu daļiņu un nepamanām to, kas mums ir apkārt. Un tad tā sistēmiskā pieeja noteikti būtu salikt tos skaidros procesus kopā ar mūsu stratēģiju, to virzienu, kur mēs gribam iet, tās lietas, ko mēs gribam kārtot. Un tad to visu salaižot tā kā kopā, mums tad, būs tā laimes formula, ja? Nākamā no laimes formulām. Un to visu var darīt, izmantojot pieejamos datus. Un tas tad varētu būt tas otrs punkts, par ko šodien runāt. Procesi bija viens, parasti procesiem ir mērījumi un tā tālāk, bet sāksim ar to, ka mums visiem noteikti ir dati. Ja? Vai kāds var pateikt, ka jums biznesā šobrīd nav datu par to, kas notiek? Neredz nevienu roku. Dati visiem ir. Visticamāk, apmēram tā arī izskatās. Tur kaut kur serveros, čupām viss kaut kas. Jautājums, ko jūs ar viņiem darat? Un cik daudz no tā, kas ir uzkrāts, jūs mākat izmantot? Kāds ir pārliecība? Es skaidri zinu visu, kas man tur ir uzkrāts un kā es to varu izmantot. Pāris cilvēks redz, ja, kas saka, ka ir ļoti labi, bet tādi pārējie vai ir aizmiguši jau, vai vienkārši vairs nekreta galva. Ja? Tad datu mums šobrīd ir ļoti daudz. Tai nevajadzētu būt problēmai iegūt datus pa vienu vai otru lietu. Bet jautājums, kā mēs tos datus izmantojam, vai mēs zinām, kā izmantot. Pirms nedēļas bija viens ražošanas vadīšanas mācības, kurās viena no tēmām, par ko mēs runājām, bija vesels tāds bloks, kā vidējais aritmētiskais maldina vadītāju. Un viens no piemēriem, ko mēs tur skatījāmies, ir piegādes klientam notiek 4 dienās, vidēji. Pēc tam mēs paskatāmies piemēru dziļāk, izrādās pusi no mūsu piegādēm notiek 2 dienās, otra pusi no piegādēm notiek 6 dienās. Vidējais aritmētiskais ģeniāls. Mēs visu izdarām tā, kā mēs esam klientam solījuši 4 dienās. Bet tas cipars mums neparāda reālo situāciju. Tāpēc daudz, kur runājot par procesiem, procesu pilnveidošanu, par mūsu sniegumu, par KPI-iem, ļoti bieži veids, kā mēs datus izmantojam, patiesībā mums nepalīdz, bet varbūt tieši pretēji maldina. Tāpēc ir daudz un dažādas datu attēlošanas iespējas, ir dažādas, piemēram, histogramma. Kad pēdējais no jums kādreiz ir uzzīmējis histogrammu, lai parādītu to, kā mēs izpildām klienta prasības. Vienu roku redzu, kolosāli. Ja? Es teiktu, histogramma ir ģeniāls rīks, ja mēs zinām, kā viņu uzzīmēt, kas uzreiz mums parāda daudz informācijas par biznesu. Bet mēs to nezinām, mēs esam aizmirsuši to, ko mums tur skolā mācīja. Mums liekas, ka ir daudz vieglāks veids, kā to izdarīt ar tādiem ļoti vienkāršiem mērījumiem, un mēs palaižam garām daudz ko no informācijas. Tad mums ir tādas datu izmantošanai kopumā, tā tendence ir šobrīd ieteikt ko? Ieteikt vienkārši skatīties uz datu kvalitāti, nodrošināt, ka mēs viņus pārvaldam, ka mēs viņus izmantojam. Tos, kurus vajag. Visus visticamāk nevajag, bet tos, kurus vajag, mēs zinām, kur dabūt, mēs zinām, ko ar viņiem darīt, mēs zinām, kā viņus attēlot, mēs zinām, kā viņus iesaistīt KPI-os un procesa indikātoros. Ja?
Tālāk, nākamais ir, mēs iemācāmies viņus interpretēt. Nu, ne tikai vidējais aritmētiskais un pie charts, bet ir daudz citu veidu, kas reāli var palīdzēt, ja? Kas tiešām dod daudz vairāk informācijas. Tad mums ir tāda viena no tendencītēm, tas ir labi manā nodaļā, man ir ideāls KPIs, es savā nodaļā esmu ļoti laimīgs. Bet daudz no tām lietām var summēt kopā, un ja mēs skatāmies visu procesu no viena gala līdz otram, vai visu uzņēmumu no viena gala līdz otram, bildi parādīsies pavisam citādāk. Līdz ar to tā arī ir tā lieta, uz ko vajadzētu skatīties, nevis atrauti tikai manai nodaļai, bet kopā visam mūsu procesam, kā klients to redz. Tad ir dažādi aparātiņi, vai ne, sauksim tos par aparātiņiem, veidi, kā jau smuki sataisīt tos datus tā, kā mums viņus vajag un ērti. Ja mēs paši nemākam, ja mums nav kāds, kuram ir amats datu analītiķis un dažādu diagrammu zīmētājs, ja, tad var nopirkt, ja, viņi ir pieejami, var mākslīgam intelektam pasūtīt viņus, ja. Ir daudz dažādu veidu, kā viņus var forši attēlot, un tā ir atkal tā lieta, kas būtu jāsaprot. Ne tikai vienots veids, kas mums ir gājis gadiem un kas mums nedod informāciju, bet tas, kas mums tiešām palīdz analizēt biznesu un skatīties. Nu, un tad pēdējais slaids, ceram, ka neviena jauna reklāma neielīdīs, ja? Tad ir, tad tā atslēgas mūsdienās iztikt no labirinta varētu būt dati un kvalitāte, procesi un stratēģija, un gluži vienkārši kultūra un pārmaiņas. Un par kultūru un pārmaiņām mums jau bija sākumā vairāki lektori, un būs arī līdz dienas beigām tās lietas, kā mēs to visu varam sasaistīt, lai cilvēki būtu iesaistīti, lai viņi gribētu šīs pārmaiņas un lai viņi strādātu ar šīm lietām. Paldies! Bet ziniet, kas ir ārkārtīgi humoristisks visā šajā situācijā, ne tevās prezentācijās stāstā, bet tikko pirms mēneša mums bija ražotāja konference. Bija kāds uz to? Kāds šo redz? Tur Linda lika mums dejot putniņdeju. Un tagad bija apmēram līdzīgs visiem tikai ar futbolā iespiedumu. Tas, ko es, Linda, gribu tev pajautāt, padomājiet kāds jautājumu. Man šķiet, un es esmu gandrīz pārliecināta, ka procesi ir tāds uzņēmumā, tā kā pelēkie kardināli, tie, kas tur roku par procesiem. Jo tas, ko mēs arī kā mācību kompānija redzam, un es mēdzu arī vadītājiem diezgan skarbi nokomentēt, tad, kad man jautā, mums vajag stresa valdības lekciju stundu vai divām, ja? Un dažreiz vajag, bet dažreiz tā viena stresa vadības lekcija neatrisinās to haosu procesos, kas ir uzņēmumā, kāpēc cilvēki izdeg, kāpēc viss ir un kāpēc vajag to stresa vadības lekciju. Vai tu piekrīti, ka principā bez procesiem nekā? Jebkurš darbs ir process. Tā ir pirmā, tas ir dogmātiskā patiesība, to neviens neapstrīd. Jebkurš darbs ir process, līdz ar to procesu mums ir. Jautājums ir, ko mēs ar viņiem darām, vai mēs viņiem ļaujam novecot, neskatīties. Es nesaku, ka jums vajag kopotos rakstus ar procesu grāmatām. Noteikti nē, bet tajā brīdī, ka jūs gribat kaut ko skatīties, mainīt, uzlabot, ātrāk atbraukt, tā kā jūs šorīt uz šejieni, tad jūs paņemat kaut ko no kartēm un skatāties, un tad jūs to karti veidojat, analizējat un darat. Un noteikti neuzskatu, ka ir viens cilvēks atbildīgs uzņēmumā par procesiem. Tā būtu tā vecā pieeja. Tā jaunā pieeja ir, ka katrs vadītājs tomēr arī ir savu procesu īpašnieks. Es esmu atbildīgs par saviem procesiem un es ar viņiem arī strādāju. Jā. Es zinu, kas tur notiek un tam līdzīgi. Tas arī, ko tu tagad nokomentēji, tas atbild uz jautājumu to, kāpēc, piemēram, uz mūsu procesu vadīšanas mācībām uz tām, kas rīt sāksies, mēs nekad nevarējām nodefinēt, kas ir auditorija, kur mūsu pārdošanas vadītājs Gatis. Viņš galvu saķērs, teica, kā nāk pilnīgi dažādas amatu kategorijas. Un tā ir. Uz procesiem var skatīties. Es kā mārketinga vadītājs varu skatīties uz mārketinga procesu, var skatīties lean eksperts uz procesu, vai ne? Nevar? Var. Noteikti var, jā. Un jebkurš cits tā kā forši, ka tu pagriezi to, ka īstenībā process ir tāda ikdienas lieta. Es redzu šeit vienu no pirmā procesa vadīšanas kursa absolventiem. Vismaz vienu no pirmā kursa, ja? Vai tu kaut kur augšā sēdē? Tagad jau 9. grupa aiziet, jā. Tā kā, vai mums ir kāds jautājums par procesiem? Vai viss ir skaidrs, vai visi jau ir digitalizējuši jau nākamajā līmenī? Kas ir jūsu lielākā problēma ar procesiem? Un nesakiet, Juris. Aprakstīt visus. Kāpēc vajag aprakstīt procesu? Lai būtu karti. Lai būtu kas? Karti?
Jā, es noteikti teikšu, ir daudz un dažādi veidi, kā viņus aprakstīt. Ja? Un vecais labais flowcharts, vai ne, viņš tur iet, vai ne, un tur sabija. Nu, tas ir tāds, ko es neesmu 10 gadus zīmējusi. Ja? Ja man liekas, viņš neiedot to informāciju, ko vajag. Arī tam ir ļoti daudz dažādu veidu. Ja, ja sniedzītu rādzīt tur miljonus ikonas, ko var izmantot mārketingā, es teiktu arī procesu aprakstīšanai, nu varbūt ne gluži miljonus, bet ir daudz dažādu veidu. Tā skaitā video, ja tas ir noderīgāks biznesā, tā skaitā vienkārši norādes un tam līdzīgi. Ir daudz veidu, kā to darīt. Nu jā, jo tikai aprakstot, tu redzi, kur kaut kas buksē, jā, arī pēc līna un tāds teorija. Jā, es teiktu, ejam vizuāli, viena lieta ir skatīties uzzīmējām, otra lieta ejam pārbaudam, nu, to, ko līnā sauktu par gembu, vai ne, bet vienkārši aizējam pārbaudam, vai tas, ko mēs uzzīmējām, tiešām notiek dzīvē, un tad sākam kaut ko darīt, mainīt. Super. Jautājums, baža, situācija, jā? Neizdarīt procesu zīmēšanu par pašu mērķi, jo dažreiz tie procesi ir tik daudz, īpaši lielos uzņēmumos, ka nepietiek ar to, ka sazīmējam tikai pāris kvadrātiņus un viss ir skaidrs. Valstī tas ir apakšprocesā, apakšprocesā, tad ir vairākas lietas, kas atvēlas kaut kur sākus. Kā izdarīt tā, lai nebūtu tas procesu zīmēšana, ka mērķis nav viss? Paldies! Ļoti labs jautājums un ļoti vienkāršs jautājums būtībā. Kāpēc mēs to darām? Kas to lietos? Jā, nu, būtībā. Un kā to lietos? Un kā to lietos, ja? Ja to neviens nelietos, nevienam nevajag, un tam līdzīgi nerakstam. Ja tas kādam ir jālieto, rakstam. Bet Linda ļoti vienkārši atbild jautājumiem. Tā viņa ikdienā arī, ja pēc Linda man tāda problēma, un viņa izvelk savu zivs atsaku, vai kāds saucās visas 5K pēc kartes, metodas un... Es viņus kombinēju. Es parasti lieku kombināciju. Vispirms zivs atsaku, pēc tam 5K pēc uz tām lietām. Mēs varam iztikt bez tās zīmēšanas, ja teiksim, darbs notiek, tai tie procesi vispār nav vajadzīgi. Jā, darbs... Atgriežamies pie tās metaforas par to, kā jūs uz šajien atbraucāt. Jūs zinat, kur atrodas šis tirzniecības centrs, jūs ieslēdzāt navigātoru, lai jums parāda, kā ātrāk, kādi ir riski un tam līdzīgi. Ja mēs varam panākt šo analoģiju, ka tas darbojas arī ar procesu aprakstiem, mums pēkšņi kaut kas notiek procesā tāds, ko mēs negaidam, mēs uzreiz zinām, kas ir tas nākamais, ko mēs varam darīt. Un ar mēs, es domāju, nevis to, kurš strādā 10 gadus šajā amatā, bet ar mēs, es domāju, arī to čalu, ko mēs vakar pieņēmām darbā. Jā, šis ir ļoti labs piemērs, jo mums arī, jā, man jautājums kāds? Nē, es gribēju vienkārši pakomentēt par to, ka nevajag zīmēt. Es tikko pēdējo pusgadu tieši šo te vienu darbiņu darīju, zīmēju procesu tirzniecības komandai. Un viena lieta, kas atklājās, ka ir šis viedoklis, ka mēs jau zinām, kā tas strādā. Un bija darba grupa, kurā bija vairāki tirgotāji, un tad, kad viņi sāka stāstīt konkrēto procesu soli, kā viņi dara, katrs stāstīja par savu. Nebija tā, ka viņi darīja vienādi. Un tur uzreiz atklājās tas, ka ir kā, mēs jau zinām, kā mēs daram, bet katrs dara savādāk, citādāk. Jā, un tā arī, paldies par šo komentāru, tā arī ir tā burvība. Ja mēs sākam kopā zīmēt, mēs saprotam daudz dažādus, ieraugam tos zemūdens akmeņus, ja? Tad tā upe vairs nav tik plūstoša, ko mēs gribam ar procesu panākt, tad viņi paliek mežonīgi krāčaini, ja? Viens dara šitā, otrs dara šitā, viens airē uz vienu pusi, otrs uz otru. Jā, lūdzu. Jā, man jautājums arī saistībā ar iepriekšējo stāstu, kas ir mārketinga cilvēku izaicinājums. Visi zina viņa atbildības, visi zina viņa KPI un par ko viņš pieņem lēmumus, bet atnāk CEO vai kāds cits hipo uzņēmumā, kuram ir šis te highest paying position, kuram liekas, ka viņa viedoklis ir svarīgāks un viss, ko šis cilvēks ir uzbūvējis, tāpat daram citādāk, jo viņam liekas, ka tā būs labāk. Kā ar procesiem palīdzēt šo tā kā specifiski risināt? Paldies! Tādās procesa lietiņās mēs noteikti runātu par raciju tabulu, ja, par atbildību definēšanu, kurā brīdī kāds par kaut ko ir atbildīgs galvenais, kurš ir atbildīgs par to, ka tas izpildās, ar kuru ir jāpakonsultējās un kurš ir jānoinformē. Ja. Tā kā viena no lietām, ko mēs varam izdarīt, ir vienkārši konkrēti ielikt, ka par šo darbiņu ir atbildīgs tas un galvenais ir tas un pārējie tur īsti ar viņiem var konsultēties un atrast to kopīgo rezultātu. Tālāk otra lieta, Miķels runāja par dažādām domnīcām, ko mēs varam izveidot. Ja mēs zinām, ka kāds ir ar ļoti spēcīgu viedokli
tad viņu iesaistīt nevis beigās, kad viņš velk lielo sarkano krustu pāri, bet ar viņu sākt strādāt jau daudz ātrāk, viņam pastāstot, kas tad būs tas, ko mēs gribam panākt, lai viņš jau ir tajā domā iekšā un to savu čeklisti, kas mums ir kā ļoti labs rīks, vai ne? Kāds, kuram kaut kas vienmēr nepatīk, viņš vienkārši skaitīs vienu pēc otru, tas nav labi, tas nav labi, tas nav labi, tas nav labi. Un kādam, kurš to dara, tā ir vienkārši čeklists, par to ir padomāts, par to ir padomāts, par to ir padomāts, ejam uz priekšu, ja? Par šo neesmu padomājis, par to es varu padomāt. Tā kā iesaistīt pēc iespējas ātrāk, ja tam cilvēkam vispār ir kaut kāda teikšana, vai tai pozīcija ir teikšana, ja? Laik pa laikam noinformēt par to, kas ir noticis, un beigās jau mēs esam gatavi sagaidīt, ka viņš vairāk vai mazāk piekrīt. Ļoti daudzas lietas, kur mēs runājam par to, ka vispār mazliet ārpus no šī konteksta, kā mēs iesaistam cilvēkus, ja tā ļoti, ļoti kritiski paši uz sevi paskatītos, vai es tiešām daru lietas, lai cilvēks iesaistītu, vai es tiešām ar to iesaistīto pusi, kas man kaut kādā veidā ir procesā saistīts, vai es esmu pārunājis, kas ir tie sākuma lietas, ar ko process sākas un kas būs tas, ko es atdodu nākamajam. Vai es to tiešām daru, vai arī man ir baigi forši tajā savā nodaļā. Es pa sevi visu zinu un tad tā forši komfortā jūtos. Jo tas solis pirms un pēc, tur var visādi būt. Bet, ziniet, kas ir ļoti interesanti, cik tāpēc mēs šodien un arī visu laiku runājam par ļoti daudziem faktoriem. Linda fantastiski atbildēja no procesa vadības viedokļa. Pārdošanas, vadīšanas un mārketinga programmā mēs šobrīd jau pateicoties absolventu izaicinājumiem esam iekļāvuši potenciālu moduli, kā runāt ar CEO mārketinga vadītājiem, lai šādas situācijas kā jums nebūtu. Un nākamajā šīs konferences daļā 2 neiropsiholoģijas eksperti un kolēģi runās par to, ko tad darīt, kad visi procesi un pārējās lietas, kas it kā ir loģiskas, nestrādā, jo ir cilvēciskie faktori un ir parāta bloki. Dāmas un kungi, Linda Liepiņa, kā jūs redzat, ir fantastiskā veselā rindā mācību, jo arī mums patīk garšīgi procesi. Viņā līdzās Mitelim ir procesu uzlabošanas, Six Sigma mācībās, arī 21 programmā biznesa klase, kur vada procesu moduli, jo arī vadītājiem, kas domā vienkārši par uzņēmumu, ir jāskatās uz uzņēmumu no procesa prizmas. Un viņi ir arī pieminētajā ražošanas eksperta līmenī, kas jau ir nākamais līmenis, kur tāda augsta līmeņa ražošanas vadītāji, kas jau ir absolvējuši pirmo līmeni, tad skatās, kur savu ražošanas uzņēmumu aiznes tālāk. Tur Linda arī runā par sakārtošanu, un Miķels runāja par sapulcēm, bet Linda ir pat vesels kurs. Tad Miķels, nezinu, kur tu esi, jums vajadzēs parunāt tam vieniem, ja? Jums tā pārklājās tur tā tēma, jo jūs esat ļoti labā tandēmā. Tā, Linda, izaudzē laimi. Tu esi pirmais cilvēks vēsturē, kas konferences laikā saņēma vēl futbolā raidījumu. Jā, to mēs visi atcerēsies. Mums būs smadzenēs psiholoģiskais faktors par to, tā kā paldies tev. Dodies, tevi ķers pie kafijas.